9. nodaļa. Grēki, kas ir tieši izaicinājums Dievam. Dieva tempļa apgānīšana, bet saskaņā ar svētajiem rakstiem tie esam mēs, notiek caur grēku, kas nojauc mūsu aizsargs sienu, un mūsu dzīvēs atveras durvis vēlnam. Par to mēs runājām visās iepriekšējās šīs grāmatas nodaļās, taču ir kāds īpašs grēku paveids, kurš ir kā atklāta sacelšanās pret Dievu un tieši izaicinājums viņam. Pie šiem grēkiem pieder sekojošie: nepakļaušanās Dieva gribai, kurnēšana, elku kalpība, cilvēku pielūgsme, sevis dievišķošana, netradicionālā jeb alternatīvā medicīna, kas ir visas okultās diagnostikas un ārstēšanas metodes, piesaistot tumsas spēkus, transcendentālā meditācija, hipnoze, joga, homeopātija, antropozofija, acu jeb iridodiagnostika, ekstrasensorika un tā tālāk. Nepakļaušanās Dieva gribai ir cilvēka iekšējās sacelšanās izpausme pret to, ko Dievs viņam ir paredzējis. Nevēloties darīt to, ko debesu Tēvs mums ir plānojis, tādā veidā mēs demonstrējam savu neusticēšanos viņam un apšaubām viņa providenci un gudrību. Jebkāda Dieva gribas nepieņemšanas izpausme un jebkāds mēģinājums izmainīt Dieva nolikto notikumu plūdumu ir mūsu izaicinājums viņam. Svētie raksti teica, ka bez tā kunga gribas ne tikai mazputniņš neiet bojā, bet pat mats no mūsu galvas nenokrīt zemē. Tomēr mēs negribam pieņemt visu, kas pēc Dieva gribas notiek mūsu dzīvēs, jo vairāk tad, ja tas ir pretrunā ar mūsu vēlmēm un viedokli. Un tad sākās pretošanās Dieva iecerēm, mēģinot tās izmainīt, vai nu tas attiecas uz mūsu dzīvi virs zemes, miesas slimību vai negaidītu nāvi. Kaut mēs ļoti labi zinām, ka katram cilvēkam būs reiz jāmirst, un no tā nevar nekur aizbēgt. Mēs nespējam to pieņemt kā neizbēgamu, kad nāve mūs vai tuviniekus pārsteidza negaidīti, un pēc mūsu domām priekšlaicīgi, it kā tā būtu mūsu daļa, nolikt laikus. Uzzinot par tuvojošos nenovēršamo galu, atrodoties pirmā šoka stāvoklī, mēs ar katru savas dvēseles šķiedru tam pretojamies un kliedzam Dievam nē, pat neaizdomājoties, ka tā mēs viņu izaicinām un neapzināti apsūdzam netaisnībā. Vēl viens pie tam pats izplatītākais grēks, kas ir kā izaicinājums Dievam, ir visiem mums labi zināmā kurnēšana, kuru mēs, cilvēki, pat neuzskatām par grēku. Kurnēšana tā ir neapmierinātības, aizvainojuma paušana, tātad pretošanās tam kungam un nepiekrišana tam, ko viņš pieļauj un dara, un tā ir sacelšanās pret viņa gribu. Kad aizdomājies par šī netikuma jēgu un nozīmi, kļūst baisi. Radība saceļas pret savu radītāju, izsakot neapmierinātību par to, ko viņš dara. Tā rīkojoties, mēs tīkojam atņemt Dievam autoritāti, noliedzam viņa neatkarību un suverenitāti, pārmetam tuvredzību, mīlestības trūkumu un pat, kā mums liekas, cietsirdību. Kurnot, mēs sūdzamies Dievam, ka mums kaut kā nav, bet tas, kas ir dots, nepietiekams, nevērtīgs un neinteresants. Mūsu vidū ir nemazums cilvēku, kuri vienmēr un par visu ir neapmierināti. Viņi it kā meklē iemeslu, lai varētu aizkaitināties un būt neapmierināti. Viņiem viss ir ne tā. Izskats nav pievilcīgs, spējas ne tādas, kā gribētos, gan ģimene, gan bērni neiespējami,
un vīrs neizsniedzams, un sieva sliktāka vairs nevar būt. Veselība nekāda, cenas veikalos pārāk augstas, ēdiens neveselīgs un ūdens piesārņots, darbs pārāk grūts, kolēģi neciešami, māja ne tāda kā citiem un kaimiņi pārāk nemierīgi. Visi cilvēki neganti un baznīca varētu vēlēties labāku, un svētības arī nav pietiekoši, un laiks ir nejauks, te pārāk karsts, te augsts, un pati dzīve arī nepriecē. Viss ir briesmīgs, viss ir ne tā, viss krīt uz nerviem, visi ir slikti, tikai viņi paši ir labi. Šie cilvēki nav vienkārši pesimisti, bet kaut kas vēl daudz sliktāks. Tieši par viņiem Jūdas vēstulē 1. nodaļā 16. 19. pantā ir teikts: tie ir kurnētāji, kas sūdzas par likteni un dzīvo savās kārībās. Tie, kas nošķiras, laicīgi cilvēki, kam nav gara. Šī neapmierinātība ar to, kas tev ir, cilvēkam ir raksturīga jau no pirmlaikiem. Un Velns bija pirmais, kurš pauda neapmierinātību ar savu stāvokli un gribēja kaut ko vairāk. Vēlāk Ādamam un Ievai šķita par maz visa tā, ar ko Dievs viņus bija apveltījis, un viņi iekāroja aizliegto. Dieva tauta kurnēja par barību, kas tika dota no debesīm. Tagad mūsu dvēsele ir pagalām iztvīkusi, jo nav nekā cita kā vien manna mūsu acu priekšā. 4. Mūzes 11.6. Visas Dieva parādītās žēlastības, atsubināšana no Ēģiptes jūga, brīnumainais gājiens caur sarkano jūru, uguns un dūmu staps, kas viņus pavadīja, klejojot pa tuksnesi, ūdens, kas tika dots no klints, Dieva rūpes par viņa apģērbu un apaviem, viss tika aizmirsts. Savās domās viņi atgriezās pie tā, pēc kā ilgojās viņu dvēsele, pie Ēģiptes ķiplokiem un sīpoliem. Var brīnīties par izrēliešu nepateicību un kurnēšanu, bet mēs taču esam tieši tādi paši. Mums arī pastāvīgi gribas ko labāku un interesantāku. Kurnēšanas garu var atpazīt sīkās ikdienas dzīves problēmās, pārbaudījumu un ciešanu laikā. Tieši tad atklājas tas, kas atrodas cilvēku dvēseles dziļumos, un tad var redzēt, kas mūs virza un iekš kā mēs dzīvojam. Te atklājas mūsu patiesā būtība. Dvēseļu aprūpes prakse rāda, ka ir iespējams tāds stāvoklis, kad kristieša dvēselē dievišķais un demoniskais pastāv līdzās. Tā bija arī Salamana templī Manases valdīšanas laikā un Eceķēla dienās. Tad vienlaicīgi tika kalpots gan dievam, gan elkiem. Un viņš uzcēla altārus debes zvaigžņu pulkiem tā kunga nama abos pagalmos. 2. laiku 33.5. Tad viņš izstiepa it kā roku un satvēra mani pie manas galvas matiem. Gara spēks pacēla mani starp zemi un debesīm un dievišķā parādībā aiznesa mani uz Jeruzālemi pie iekšējā pagalma vārtiem uz ziemeļu pusi, kur stāvēja tas elka tēls, kas to kungu kaitināja un sāpināja. Un viņš man sacīja: cilvēka bērns, vai tu redzi, ko tie dara? Tā ir negantība, ko Izraēla nams dara, lai mani aizcītu projām no manas svētās vietas, bet tu redzēsi tālāk vēl lielākas negantības. Tad viņš man sacīja: ej iekšā un apskaties tās šausmīgās negantības, ko tie šeit dara. Kad es iegāju, es redzēju tur dažādu šausmīgu rāpuļu un nešķīstu dzīvnieku, un arī dažādu Izraēla nama elku attēlus, kas visapkārt bija uzzīmēti uz sienas. To priekšā stāvēja 70 vīru no Izraēla nama vecajiem, viņu starpā Jāasanja Safana dēls. Katram bija rokā kvēpināmais trauks.
Smaržīgu kvēpināmo zāļu dūmu mākonis pacēlās uz augšu. Tad viņš mani veda pie tā kunga nama ziemeļu vārtiem. Tur sēdēja sievas, kas apraudāja Tammusu. Tad viņš veda mani tā kunga iekšējā pagalmā. Tur es redzēju pie ieejas starp priekštelpu un altāri stāvēja kāda 25 vīri. Tie, pagriezuši muguru pret tā kunga templi un vaigu pret rītiem, pielūdza sauli. Eciķiela 8, 3, 6, 9 līdz 11, 14, 16. Lasot šo, ir grūti noticēt, ka runa ir par Dieva tautu, par templi, kas ir dzīvā Dieva miteklis. Šeit ir runa par elku kalpību, jo Tammus ir babiloniešu demoniskais dievs. Pret rītiem pielūdza sauli, bija veids, kā eģiptieši kalpoja dēmoniem. Tātad, templī, ko bija uzcēlis Salamans, lai tur varētu mist Izraēla dievs, vienlaicīgi varēja vērot gan Dieva klātbūtni, gan kalpošanu elkiem. Šāda tempļa apgānīšana turpinājās gandrīz 100 gadus. Tad Dievs atkāpās, un tā rezultātā ēka tika pilnīgi sagrauta. Šis piemērs ir mums kristiešiem kā pirmtēls, kas aicina būt nomodā, lai mūsu templis, kas ir svētā gara mājoklis, netiktu apgānīts līdzīgā veidā, jo, kā rakstos ir teikts, nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību. Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliāru? Vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis. Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tāpēc aizeita no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Tad es jūs pieņemšu. 2. Korintiešiem 6, 14 līdz 17. Senlaikos cilvēki pielūdza dabas spēkus, kokus, akmeņus un savu roku veidojumus. Šāda kalpošana elkiem saucās par pagānismu. Cik gan ir lietu, kuras mēs godinām kā Dievu un kurām kalpojam, nemaz to nepamanot. Ja spriežam ar skaidru prātu, tad mūsu Dievs nav tas, kuru pielūdzam, bet tas, kuram patiesībā sevi atdodam un kam reāli kalpojam. Mūsu pēdiņās Dievs, vai pareizāk būtu teikt, elks ir tas, par ko mēs daudz domājam un runājam, kam nežēlojam savus līdzekļus un kam veltam lielāko daļu sava laika. Pie šādiem elkiem pieder, piemēram, tas, kas radīts ar cilvēka prātu un rokām, bet kas aizņem pārāk lielu vietu mūsu sirdī, tā izstumjot no tās Dievu. Vispirms tie ir sekojošie: televizors, dators, aizraušanās ar internetu un datorspēlēm, visa veida hobiji, kam mēs nežēlojam ne līdzekļus, ne laiku. Citu dievu visāda veida godināšana un kalpošana visādiem elkiem ne tikai atņem milzumu daudz laika un attālina no Dieva, bet plaši atver durvis dēmoniem, kļūstot par reālu, garīgu draudu, kas savukārt noved pie bēdīgām un reizēm pat traģiskām sekām. Dievs neieredz jebkāda veida kalpošanu elkiem, tādēļ, ka tas ir tieši viņa dotā pirmā baušļa pārkāpums. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. 2. Mūzus 23.
Kas attiecas uz televizoru un televīzijas pārraidēm, tad mēs visi zinām, ka šeit visas morāles normas un piedienīguma sapratne ir atlikta tālu prom. Ļaunums, vardarbība, visnegantākā netiklība, neierobežotas kaislības, laulāto pievilšana, meli, nodevība, nogalināšana un līdzīgas tēmas aizņem televīzijas programmas galveno daļu. Šī pēdiņās garīgā barība, kas tiek pasniegta skatītājiem, ir ļoti tālu no tiem principiem, kurus mēs mācamies no Bībeles. Piemēram, apustulis Pāvils saka: beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Filipiešiem 4:8. Bet, kad televizors bombardē tevi ar bezdievīgām bildītēm, tad domāt un rīkoties, vadoties no šī padoma, nemaz nav viegli. Lūk, kādēļ, pavadot stundas pie šī mūsdienu elka un pārslēdzot vienu kanālu pēc otra, ir vērts uzdot sev jautājumu. Vai manai ticībai Kristum ir kāds sakars ar to, ko es redzu ekrānā? Kas notiek manā sirdī, iztēlē, domās, kad es skatos to vai citu pārraidi? Vai tas mani tuvina Dievam, vai attālina no viņa? Ja mēs būsim godīgi paši pret sevi, tad piekritīsim, ka barojot dvēseli ar šo netīrību un atkritumiem, mēs ne tikai viņai ļoti kaitējam, bet arī liekam negodā savu kristīgo ticību un tā kunga vārdu. Vēl viens iemesls, kādēļ televīzija ir bīstama kristietim, var izveidoties sava veida atkarība, kuru pats cilvēks parasti neredz. Noliekot visus darbus pie malas, aizmirstot par pienākumu ģimenē, pret bērniem, noniecinot lūgšanu un Dieva vārda lasīšanu, līdz pat sapulču neapmeklēšanai, kristietis var stundām sēdēt pie televizora, skatoties raidījumu pēc raidījuma, neatpaliekot no pasaules cilvēkiem. Ar nepārvaramu spēku televizors velk pie sevis, kļūstot gandrīz vai par dzīves nepieciešamību, līdzīgi kā narkotikas narkomānam. Protams, atzīties sev un citiem šajā lietā nemaz negribas. Tādēļ šai tieksmei tiek izdomāti visādi attaisnojumi un izskaidrojumi. Piemēram, vēlēšanās būt informētam par pasaulē notiekošo, mīlestību uz dzīvniekiem un dzīvnieku pasauli, ko var redzēt attiecīgajos kanālos, kaut kur notiekošu dievkalpojumu skatīšanās un tā tālāk. Bet viss šis pēdiņās labais ir nekas cits kā kārdinoša ēsma uz sātana āķa, uz ko kā muļķa karūsas, nedomājot par sekām, daudzi jau ir uzķērušies. Nu labi, ja noskatoties panorāmu ķepu uz sirds, dienas ziņas, deg un tā, mums pietiek spēka nospiest izslēgšanas pogu un pievērsties svarīgākām lietām. Bet vai tas tā ir vienmēr? Vai mēs neatjēdzamies tad, kad diktors no mums atvadās un ekrāns izdzies? Kam vairs te novēloti sirdsapziņas pārmetumu un nožēlu? Velns savu mērķi ir sasniedzis un ņirgdams priecājas. Kādēļ gan ir jāļauj viņam tik vienkārši uzvarēt? Kādēļ mānīt pašam sevi un citus, ka tajā nav nekas briesmīgs un garīgu kaitējumu tas jau noteikti nenes? Sekas, ko rada aizraušanās ar televizoru, agri vai vēlu būs redzamas. Vai mēs gribam to atzīt vai nē? Attiecībā uz televīziju atsevišķa tēma ir šausmu filmas un raidījumi, kur uzstājas ekstrasensi. Tiem neapšaubāmi ir okults pamats, iesaistot skatītājus
burvestībās, buršanā, spiritismā, sātanismā, tā ievelkot viņus sātana valgos. Žēl, bet arī ticīgo vidū ir cilvēki, kuri skatās šādas programmas, apgalvojot, ka viņiem tās ir tikai pasaciņas, ka viņi redzamajam netic, tā tad arī nevar ciest no tā, ko redz. Var tikai brīnīties par tādu garīgu aklumu, kas jau ir kā sekas tam, kas ir skatīts, tā kontaktējoties ar okulto pasauli. Vai gan ir jābrīnās, ka tādiem ticīgajiem ar laiku apstājas garīgās pieaugšanas process, tiek bloķēta vēlme lasīt un saprast Dieva vārdu, rodas nevēlēšanās apmeklēt dievkalpojumus. Dvēselē ienāk garīgs tukšums, sastingums un apātija. Tādā kārtā tas, kas pie mums izskatās nevainīgs, to vēlns liek lietā un nopietni ķeras pie darba. Mūsdienu cilvēku otra galvenā aizraušanās ir datorspēles un internets, kurā var atrast pilnīgi visu bez izņēmuma. Dators tā ir vēl viena viltīga sātana ēsma, kura mūsu civilizētajā gadsimtā ir pievīlusi jo daudzus. Neapšaubāmi, datortehnika mūsu dzīvēs ir ienesusi daudzvērtīga un noderīga, taču tāpat kā daudzas citas noderīgas lietas, dators slēpj sevī arī lielu bīstamību. Mēs visi zinām, ka ar informācijas palīdzību var virzīt cilvēku domāšanu, un dators ir brīnišķīgs informācijas avots. Ar interneta palīdzību cilvēks var atrast visu, pēc kā tiecas un augst viņa netīrā izvirtusī sirds. Šo nesen ienākušo jauninājumu vēlns veiksmīgi izmanto, lai aizrautu sev līdzi simtiem, tūkstošiem un miljoniem jaunu cilvēku, kas dzīvo visas pasaules malās. Viņu vidū vērojama aizraušanās, līdzīga vispārējai epidēmijai ar internetu. Ne tik daudz, lai gūtu tajā ko noderīgu sev, bet lai izvilktu no turienes nešķīstu informāciju, kas barotu viņu sirdīs mītošos grēkus. Visizplatītākais no tiem ir netiklība, un tam cieši blakus esošā attieksme pēc pornogrāfijas. Cenšoties iegūt šīs reibinošās, saldās nāves zāles, jaunais cilvēks ir gatavs pielietot visādas viltības. Tā kāds jaunietis katru dienu ar grūtībām varēja sagaidīt vakaru, lai paliekot viens un ieslēdzoties savā istabā, sāktu caurskatīt pašu šausmīgāko un šokējošāko pornogrāfiju, vienlaicīgi nodarbojoties ar pašapmierināšanos. Kad māte, tēvs vai kāds cits mājinieks klauvēja pie viņa durvīm, viņš steidzīgi pārgāja uz citu programmu vai izslēdza datoru, atverot turpat gatavībā nolikto bībeli, lai ienācējam pat prātā neienāktu, ar kādām negantībām viņš te nodarbojas. Viņam pietika nekaunības izteikt aizrādījumus traucētājiem, ka tie traucē viņam strādāt. Tā nu daži kristieši ir spējīgi skatīties netīru izvērtību un apgānīt sevi pie turpat blakus stāvošas bībeles. Pēc tam iet uz lūkšanu namu, ar šīm apgānītām netīrām rokām sveicināt citus un noturēt jauniešu kalpošanu. Ak, cik gan tālu mēs varam aiziet savā garīgajā aklumā, pazaudējot jebkādu bijību un kaunu tā kunga priekšā. Protams, kāds neapmierināti var iebilst, ka nevar visus interneta lietotājus uzskatīt par netikļiem. Jā, protams. Taču, ja individuālajās dvēseļu aizbildniecības sarunās ir darīšana ar jaunatni, tad var redzēt, cik izplatīta ir interneta lietošana tieši šajā nolūkā. Ja ir vēlēšanās, var atrast simtiem attaisnojumu šādām aizrautībām. Vispirms tas ir attaisnojums, ka mēs dzīvojam citā gadsimtā kā mūsu tēvi un vienkārši nevaram neiet vienā solī ar patreizējo laika garu.
Jautājums jau nav par to, ar kādiem tehniskiem sasniegumiem raksturojas mūsu ēra, bet tajā, cik daudz mēs, kristieši, spējam stāties pretim grēkam. Pat ar parastu virtuves nazi var kādu nogalināt, ja ir vēlēšanās. Viss ir atkarīgs no tā, kādās rokās tas ir nonācis un kam tas tiek izmantots. Atbildība par to, kā mēs lietojam tās lietas, kas nonāk mūsu rokās, gulstas uz mums un tikai uz mums. Tas kungs mūs no atbildības nekad neatbrīvos. Viņš mums ir devis brīvo gribu, kura izvēlas, ko darīt, kurp skatīties, ko ņemt, no kā izvairīties un no kā bēgt, kā no čūskas. Ar to jau atšķiras patiesa kristietis, kurš zina, ko nozīmē stāvēt bijībā tā kunga priekšā. No tā, kurš, saucot sevi par Dieva bērnu, lieliski redzot un apzinoties grēku, tik un tā to dara. Vārdi no psalma 101:3. Es neraudzīšos uz ļaunām un kauna pilnām lietām, var kļūt par labu padomu tam, kurš vēlas izvairīties no tā. Tiem, kuri aizraujas ar datoriem, liela bīstamība ir arī datorspēles. Tādēļ, ka līdzīgi kā televizors izsauc spēcīgu pieķeršanos, kas viegli pārtop pilnīgā atkarībā. Ja uzmanīgi tās izpēta, tad kļūst skaidrs, ka nevienu spēli nevar nosaukt par pilnīgi nevainīgu. Pat pašām parastākajām un nevainīgākajām no tām ir viens mērķis – spēlētājā izsaukt azartu un tiekšanos pēc tās, un tas ar laiku nemanāmi pārtop atkarībām. Sākot ar vienkāršākajām spēlēm, cilvēks parasti pie tām neapstājas. Kļuvis ieinteresēts un ziņkārīgs, viņš pērk ar vien jaunas un jaunas. Nepietiek, ka aizmirsis par laiku, tāds spēlmanis, pavadot daudzas stundas pie monitora, aplaupa ne tikai sevi un tuviniekus. Viņš vēl ir pakļauts milzu draudiem tikt ievilktam okultajā praksē, līdz pat savas dvēseles atdošanai sātanam. Datorspēļu lielākā daļa ir baismīgs mistrojums, kas sastāv no kautiņiem, sīvām cīņām, vardarbības un nogalināšanas ar asins izliešanu. Šāda veida bildītes, kas ātri nomainās, tik ļoti notrulina spēju analizēt un veselīgi spriest, ka tie, kuri ir aizrāvušies, jau vairs nereaģē ne uz kādām šausmām, uztverot to kā pilnīgi normālu parādību. Narkomāniem ar laiku attīstās fiziska, psihiska un psiholoģiska atkarība. Pie tam pēdējā ir pati bīstamākā, tādēļ, ka nereti pakļauj cilvēku uz visu atlikušo mūžu. Tad nu lūk, datorspēles ir nemazāk bīstamas kā narkotikas, jo ir vērstas uz zemapziņu, īpašā veidā programmējot tās darbību. Ja šādu spēļu mīļotājs pie ekrāna pavada stundas un dienas, kuras sakrājas nedēļās un mēnešos, tad sātanam nav nekādu grūtību aizvest viņu vēlamajā virzienā. Diemžēl, kristieši nav izņēmums. Viņu vidū ir nemazums tādu, kas jau sen, un to nemaz nenojaušot, ar datorspēļu palīdzību ir uz nelabā āķa. Un viņi ir izbrīnīti. Kādēļ viņu garīgā dzīve iet mazumā, un par attiecībām ar to kungu jau nemaz nerunājot. Sisti ar aklumu, viņi zaudē spēju saprast savu dvēseles stāvokli un vaidu un mokas palīdzības meklējumos. Mūsu dzīvē ir daudz citu lietu bez iepriekš uzskaitītām, kuras tas kungs neieredz. Ne tik daudz tādēļ, ka tās ir grēcīgas pēc savas dabas, cik tādēļ, ka tās pārņem mūs, kļūstot par mūsu elkiem. Tādas lietas, kurām mēs sevi atdodam un kuras neapzināti pielūdzam, var būt mašīna, dzīvoklis, māja,
mēbeles, laiva, vasarnīca, atvaļinājums, drēbes, makšķerēšana un jebkura cita aizraušanās. Par sava veida elku mums var kļūt pat mums tuvais cilvēks, vīrs, sieva, māte, tēvs, labākais draugs vai karsti mīlētais bērns. Visādas mīlestības izpausmju galējības un pārmērīga pieķeršanās pie kaut kā vai kāda izstumj to kungu no tās vietas, kura ir paredzēta tikai viņam. Bet Dievs, kurš ir greizsirdīgs Dievs, necieš nekādus sāncenšus. Nevelti taču ir rakstīts, kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts, un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Mateja 10:37. Ir vēl vesela virkne grēku, kas ir tieši izaicinājums Dievam. Pie tiem pieder cilvēku pielūgsme un sevis dievišķošana. Kas attiecas uz cilvēku pielūgsmi, tad par to svētajos rakstos ir teikts. Tā saka tas kungs. Nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem un tur miesu par savu atbalstu un elkoni, un kura sirds atkāpjas no tā kunga. Jeremijas 17:5. Diemžēl, neskatoties uz šī brīdinājuma stingrību, kristiešu vidū šis grēks tiek atkārtots atkal un atkal. Padarīt cilvēku par elku, tas mums ļoti ātri izdodas, sevišķi, ja tas attiecas uz kādu kalpotāju, kuru Dievs spēcīgi lieto. Apburti ar viņa spēju sludināt, mēs viņā redzam tikai labo un sajūsminamies, visiem pēc kārtas stāstam par viņu, gan to, ko zinām, gan to, ko vispār nezinām. Mūsu acīs viņš ir pats gudrākais, pats pazemīgākais, pats pareizākais, pats svētīgākais un pats apdāvinātākais. Vienkārši pats. Nepaiet ilgs laiks, un mēs sākam uz šī paša būvēt savu ticību un likt uz viņu savu cerību, pie tam to nemaz nepamanām. Viņš mums kļūst par neapšaubāmu autoritāti un par pašu patiesību. Mēs vairs neesam spējīgi ar skaidru prātu uzlūkot lietas. Ir jāatceras vienkāršie vārdi no svētajiem rakstiem. Tiešām, virs zemes nav neviena tik taisnīga cilvēka, kurš darītu tikai labu un nekad negrēkotu. Salamans mācītājs 7:20. Un vēl kas. Tā rīkojoties, mēs novēršam savu skatu no Dieva un uzlūkojam cilvēku, aizmirstot tā kunga stingro brīdinājumu. Jo es tas kungs tavs Dievs, esmu greizsirdīgs Dievs. Bībeles tulkojums krievu valodā. Es esmu tas kungs, tas ir mans vārds. Savu godu es citam nedošu, nedz savu slavu elkiem. 2. Mūzus 25, Iesajas 42:8. Un pats bēdīgākais tajā visā ir tas, ka mēs liekam nākt pār mums lāstam, un Dieva greizsirdībai pār to, kuru paaugstinām. Bet tas jau ir ļoti nopietni. Sevis dievišķošana ir bīstams garīgs stāvoklis, kas liecina par tā cilvēka pilnīgu garīgo aklumu un īstu tā bezprātu, kurš pats sevi dara par Dievu. Vēl Ēdenes dārzā, kad tika piemānīta Ieva, Sātans pārliecināja viņu, ka ja viņi nobaudīs augļus no laba un ļauna atzīšanas koka, tie taps kā dievi. Pēdējie laiki, kuros tagad mēs dzīvojam, ir zīmīgi ar to, ka cilvēks tiecas uz sevis dievišķošanu. Spilgts piemērs tam ir kustība Jaunais laiks, jeb New Age, kas ir dažādu reliģiju,
astroloģijas, homeopātijas, veģetārisma, jogas, transcendentālās meditācijas, hipnozes, pirmkristīgā pagānisma, parapsiholoģijas, burvestību, kontaktēšanos ar viņpasauli, misticisma un daudzu citu okultisma formu apvienojums. Šīs filozofijas jēga ir aicināt cilvēku iegūt zināšanas pēdiņās, caur iekšējo transformāciju un tādā veidā pašam kļūt par Dievu. Tā pārliecina cilvēkus, ka tiklīdz viņi atradīs Dievu sevī un koncentrēs uz to savu uzmanību, viņa spēkiem un iespējām vairs nebūs robežu. Protams, tiek noklusēts tas, ka gada tūkstošus atpakaļ, kad tas kungs savai tautai deva baušļus un nolikumus, visstingrākajā veidā tika aizliegts darināt elkus un dievekļus, un Dievs ir teicis, ka tikai viņš ir Dievs, un citi dievi viņiem nevar būt. Cik gan neprātīgam vajag būt, lai dievišķotu sevi, un tādā veidā tieši izaicinātu Dievu. Šajā jautājumā cilvēces vēsturē ir zināmi daudzi gudrinieki pēdiņās, kuri uzdrošinājās piemērot sev Dieva vārdu, par ko samaksāja ar savu dzīvību jau uz zemes un ar mūžīgo pazušanu mūžībām. Kā piemēru varam ņemt ķēniņu Hērodu, kurš atļāva tautai sevi nosaukt par Dievu, un tūdaļ tika Dieva eņģeļa sists, tārpu sēsts un nomira. Vēlāk Romas imperators Nerons mira kaunpilnā nāvē, jo bija pretendējis uz dievišķumu, un uz viņa sirdsapziņas bija tūkstošiem kristiešu dzīvības. Visos gadsimtos un visās pasaules malās Satans atrada viltvāržus, kuri pasniedza sevi kā Dieva dēlu Jēzu Kristu, pārliecinot lētticīgos, ka viņus uz zemi ir sūtījis pats Dievs. Dieva vārds, to zinot, ar paša tā kunga lūpām saka: ja tad, kas jums sacīs, redzi, šeit ir Kristus vai tur, tad neticiet, jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši, un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu teicis jau iepriekš. Tāpēc, ka tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neizeita ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet, jo kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusē, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Mateja 24, 23 līdz 27. Arī mūsdienās neesam iztikuši bez tādiem kristiem un Dieva sūtņiem. Piemēram, tantra, jogas pamatlicējs Bhagvans Šri Rajanina. Viņa pielūdzēji bez bailēm sauca viņu par tas svētītais, kurš ir Dievs. Amerikā kāds Vernons Hauels, kurš nomainīja savu vārdu un kļuva par Deividu Korešu no Vako pilsētas Teksasas štata, pasludināja sevi par ķēniņa Dāvida iemiesojumu un miesā nākušu Jēzu Kristu. Pazīstamās sektas Vienotības baznīca, vadītājs korejietis Sun Myung Muns, pats sevi pasludināja par Mesiju. Pēc viņa vārdiem 16 gadu vecumā lūdzoties kalnos, viņš piedzīvojis redzējumu ar Jēzus parādīšanos, kurš it kā aicināja viņu piepildīt viņa, tas ir Kristus, līdz galam nepiepildīto lomu un atnest pasaulē glābšanu. Pamatojoties uz šo, viņš pasludināja sevi arī par trešo Ādamu vai par otrās atnākšanas kungu, tas nozīmē jaunais Mesija. Arī bijušajā Padomju Savienībā laiku pa laikam nākas dzirdēt par jaunizceptiem mesijām, kuriem, kā neprātīgi, seko apžilbinātie cilvēki. Tas notiek līdz laikam, kamēr no viltnieku sejām krīt visas maskas un top redzama satriecoša patiesība. Šo viltus mesiju dzīve
bija negods gan viņiem pašiem, gan viņu sekotājiem. Viņi visi ir notraipījušies vai nu ar pretīgu netiklību un laulības pārkāpšanu, vai ar mazgadīgo pavedināšanu, vai dažādām, taiskaitā ar naudu saistītām mahinācijām un noziegumiem, par kuriem daži no viņiem, taiskaitā sirds skaidrais, pēdiņās, mūns, pat nosēdēja nolikto laiku cietumā. Protams, lasot vai dzirdot par viņiem, mēs varam brīnīties par viņu neprātu, neaizdomājoties, ka arī paši esam spējīgi uz ko līdzīgu. Neticat? Tad nu mazliet padomāsim. Sava veida sevis dievišķošana ar mums var notikt tad, kad mēs nolemjam ņemt savu likteni savās rokās, sastādot savas dzīves plānu un nospraužot mērķus, kurus vēlamies sasniegt. Tā sakot, ņemam vērsi pie ragiem un aizmirstam tā kunga vārdus. Jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Jāņa 15:5. Saucot sevi par Dieva bērniem, mēs neapgrūtinām sevi, lai meklētu debesu tēva gribu. Reizēm pat apzināti nevēloties to zināt, jo baidāmies, ka tas varētu būt pretrunā ar mūsu personīgajām vēlmēm. Tādā veidā mēs izvēlamies vieglāko ceļu, uzskatot par labāku vispār nezināt Dieva gribu, nekā zināt un neizpildīt. Šādā kārtā mēs bez Dieva gadiem ilgi būvējam savu likteni. Šiem patstāvīgajiem lieta parasti beidzās tā, ka pat sasniedzot visu, ko viņi bija sev nosprauduši, īstenojuši savas idejas un plānus, viņi dzīves nogalē iztukšoti un vīlušies sēd pie sasistas siles, nespējot saprast, kur gan bija viņu kļūda. Bet atbilde ir vienkārša. Cilvēks pats sevi padarījis par dievu, būvēdams to, ko nekļūdīgi izdarīt var tikai dzīvais Dievs. Nevelti Bībele mūs pamāca. Bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. 1. Korintiešiem 3:10. Savukārt citi sevi neapgrūtina un pat necenšas kaut ko sasniegt. Nemeklē lūgšanās Dieva vaigu, bet vienkārši ļauj savai dzīvei ritēt pašplūsmā. Arī šīs attieksmes rezultāts ir bez darbiem. Mūsu dzīvei stingrus pamatus var ielikt tikai Dievs. Pamati, ko mēs liekam paši, ir kā plūstošas smiltis, siens un salmi. Un tagad aplūkosim pēdējo un pašu lielāko grēku grupu, kas ir tieši izaicinājums Dievam. Tāpēc, ka nesaņemot vēlamo dziedināšanu no Dieva un ārstiem, cilvēks vēršas pēc palīdzības pie citiem spēkiem, nedomājot par to, no kurienes tie nāk, un rīkojoties pēc principa veselība par jebkuru cenu. 20. gadsimta cilvēkiem gandrīz visās pasaules valstīs, sevišķi rietumu pasaulē, viļoties materiālajās vērtībās, pamodās interese par austrumu filozofiju un reliģiju. Tās likās humānas un visaptverošas. Tieksme uz sinkrētismu, kas ir dažādu reliģiju sajaukums un savienojums, ir bijusi vienmēr. To labi var redzēt Mūzus laikā, kad Izraēls, kuru Dievs izveda no eģiptiešu jūga, esot vēl tikai ceļā uz apsolīto zemi, jau ķērās pie svešu dievu pielūgšanas. Pateicoties tendencei apvienot dažādas reliģijas, kā arī uzplaukumam tā saucamajā jaunā laikā, New Age reliģijām, kurā ir sajauktas austrumu un rietumu idejas, sinkrētisms mūsdienās sevi izpauž sevišķi spilgti. Mūsdienu kultūra ļoti labvēlīgi attiecas pret reliģiju un dažādu okultismu formu sajaukšanu, tā cerot aizpildīt garīgo vakuumu, kas radies cilvēku sirdīs. Tā nu ezotērika, misticisms ir kļuvusi par mūsdienu
reliģiju. Lai apmierinātu radušos pieprasījumu, tika izstrādātas dažādas meditācijas metodes, kas ir balstītas vecajās austrumu ezotēriskajās mācībās, kuru saknes aizstiepjas okultismā. Austrumu filozofija un reliģija ir arī daudzu mūsdienu ārstēšanas, profilakses un diagnostikas metožu pamatā. Tām ir atrasts skanīgs nosaukums – netradicionālā, jeb alternatīvā medicīna, kurā minimums 70% tās novirzienu ir saistībā ar redzamu vai aizplīvorotu satanisko spēku pielietošanu. Tādēļ to izmantojot, cilvēks apzināti vai neapzināti vēršas pie sātana, kurš ar prieku palīdz pēdiņās mūsu miesai, bet par savu pakalpojumu pieprasa dvēseli. Tā kā nav iespējams dažās lapas pusēs aplūkot alternatīvās medicīnas formu daudzveidību, tad aprobežosimies ar īsu ieskatu tajās, kuras mūsdienās ir īpaši populāras un izplatītas. Un, lai būtu vieglāk atcerēties, sadalīsim tās 3 nosacītās grupās. Pirmkārt, ārstniecības metodes, kas tiek maskētas zem lozunga progresīva, moderna zinātne. Pie tās pieder hipnoze, joga, transcendentālā meditācija, autogēnais treniņš, grupveida dinamika, apšaubāma traumu ārstēšana ar speciāliem palīglīdzekļiem, antropozofija, akupunktūra, akupresūra, pēdas refleksu zonas masāža un tā tālāk. Otra grupa – mūsdienu netradicionālās diagnostikas metodes, acu jeb iridodiagnostika, psihoanalīze, asins kristalogrāfija, psihometrija, radiestēzija, jūtība uz elektromagnētisko lauku. Un pie 3. grupas pieder burvestību un maģiskās slimību ārstēšanas metodes. Pie tām pieder visa veida apvārdošana, noburšana, baltās māģijas pielietošana, šamanisms, ekstrasensorika, magnētisms vai ārstnieciskā magnetopātija, ārstēšana no attāluma ar telepātijas palīdzību, dažādu amuletu, talismanu, fetišu, rokas sprāģu un kulonu valkāšana, kuriem ir it kā brīnumus daroša un aizsargājoša iedarbība uz organismu. Hipnoze – viens no psihiskas iedvešanas veidiem, kura laikā hipnotizētājs ieved pacientu transā un vēršoties pie hipnotizējamā zemapziņas, izmaina viņa prāta spējas, vēlmes, prāta un atmiņas stāvokli. Kā terapijas metode, tā ir pieņemta 1958. gadā Amerikā ar piebildi, ka tā var izsaukt kaitīgas un pat veselībai bīstamas blakus parādības. Hipnozes prakse ir nākusi no tālas senatnes un bija burvestību un maģijas, nevis zinātnes un medicīnas daļa. Senie okultisti hipnozi izmantoja ar mērķi manipulēt un vadīt cilvēkus. Par to nevar aizmirst arī tagad. Nevienu cilvēku nevar nohipnotizēt pret viņa gribu. Jebkāda veida pacienta pretilšanās traucē viņam ieiet hipnotiskajā transā, kurš ir galvenais nosacījums, lai varētu notikt iedvešana. Tas nozīmē informācijas nodošana ar domu palīdzību. Atslābinājies un hipnotizētāja varai pakļāvies cilvēks ir pilnībā atvērts viņa iedvešanas spēkam. Atbild uz jebkādiem jautājumiem un ļauj sevi vadīt kā robotu. Hipnotizējamā garīgā un dvēseliskā atvērtība tik ļoti pavājina paškontroli, ka to viegli var izmantot ļaunie spēki.
Cilvēki, kuri ir atvērti iedvešanai, viegli kļūst par dēmonu upuriem, kuriem ir nepieciešama padevība un paklausība. Ņemot vērā, ka hipnoze ir maz izzināta, mums jābūt sevišķi piesardzīgiem. Dievs brīvo gribu mums ir devis ne tādēļ, lai mēs to pakļautu cilvēkam, par kuru nezinām, kā un ar kādu spēku viņš to izmanto. Katra sava doma mums ir jāpakļauj Kristum. Skatīt 2. Korintiešiem 10:5. Savu prātu atverot hipnotizētājam, mēs neesam spējīgi pakļauties tam kungam. Joga. Tā ir tehnika, kas ar asketisma un psihiskiem paņēmieniem cenšas pārņemt kontroli pār dzīvībai svarīgām organisma funkcijām un tā panākt pilnīgu varu pār ķermeni. Visi daudzskaitlīgie jogas veidi ir radušies senajā Āzijā, pārsvarā Indijā, un dod iespēju pilnībā pārvaldīt savas jūtas līdz pat sava es paaugstināšanai, līdz augstākai dievišķai būtībai. Tas notiek caur koncentrēšanos, ieiešanu sevī, nonākšanu ekstāzei, elpošanas vingrinājumiem, mistisko aplūkošanu, īpaša veida spēka un saprāta sevišķs stāvoklis, meditāciju, asketismu, kā arī ar īpašiem ķermeņa stāvokļiem, kas sasniedzami ar muskuļu un nervu pārvaldīšanu, kas it kā noved pie stipras veselības iegūšanas. Šeit nav runa par klasisko fiskultūru, kas vērsta uz muskuļu trenēšanu un organismu norūdīšanu, bet par trenēšanos ar nekustīgās vingrošanas metodēm, kas pamatojas ķermeņa pozu nomaiņā un domu koncentrēšanā uz kaut ko noteiktu, pavēlētu, uzdotu. Franču jogas biedrības pamatlicēja Eva Ruhpaula par to ir teikusi tā. Joga, tas ir klusums un nekustīgums, lai varētu klausīties savā es. To pielietot nozīmē domāt ar savu ķermeni. Jaunā laika piekritēji daudz reklamē un praktizē jogu. Tas ir New Age, kura noliedz grēka realitāti, apgalvojot, ka cilvēks savā būtībā ir ne tikai labs, bet viņam piemīt arī dievišķas īpašības. Joga ir saistīta ar iztēli, vizualizāciju, hipnozi, maģiju, neskaitāmiem mantras atkārtojumiem, pozitīvu domāšanu un dažādiem prāta paņēmieniem, kuri ir ne tikai nebībeliski, bet arī bīstami, jo noved pie cilvēka psihes izmaiņām. Tās mācības nāk no austrumu reliģijām, kas ved uz sevis dievišķošanu. Joga ir ne tikai pagāniska, bet arī okulta prakse. Piemēram, visas plaši propagandētās ārstniecības metodes, kas balstās dziļajā elpošanā, ir senlaiku veids, kā sasniegt izmainītu apziņas stāvokli un iegūt tā saukto psihisko spēku, kas ir nekas cits kā durvis uz okulto pasauli. Transcendentālā meditācija. Tā ir jogas paveids, kuru rietumu pasaulē ieviesa kā reliģisku vingrinājumu vai austrumu filozofija, kuru tagad māca vairāk nekā 100 pasaules valstīs. Amerikā vien ir 400 šādu mācību centru. Savā būtībā tas ir hinduistu veiksmes kults. Termins transcendentāls nozīmē dieva varenība, kas iziet ārpus cilvēka saprašanas. Meditācija, individuāla pielūgšana vai prāta vingrinājums, kas veda pie norimšanas un augstākās esības garīgas apjaušanas. Meditācijas metodes ir koncentrēšanās, apcere, aiziešana no dzīves realitātes un tā tālāk. Pašā meditācijā kā tādā nav nekā jauna. No seniem laikiem tā ir zināma kā līdzeklis, kas vērsts uz nomierināšanos, fizisku vai garīgu ikdienas dzīves bagātināšanu, vai arī sevis sagatavošanu saspringtai fiziskai vai garīgai darbībai.
Meditācija atļauj regulēt pulsu, noņem migrēnas vai pārslodzes simptomus. Dažādas pasaules reliģijas ir izstrādājušas savas meditācijas sistēmas. Viena no tām ir apcere vai uzmanības koncentrēšana uz kādu redzes objektu. Piemēram, Tibetā. Vietā, kas pazīstama kā spēcīgu pasaules burvju un magu esības vieta, meditācijai izmanto īpaša veida diagrammas, kas saucās mandala, un sanskritā nozīmē aplis. Tās ir tās pašas mandalas, kuras tagad neko nenojaušot Vācijas skolās zīmē bērni. Šīs darbības mērķis ir pēdiņās iemācīties koncentrēt savu uzmanību. Transcendentālās meditācijas pamatlicējs indietis Maharishi Mahesh Yogi, slavenā Guru Devas skolnieks, atjaunoja meditācijas tehniku, kuras tēvs bija filozofs Šankara, kurš dzīvoja 9. gadsimtā. Izsacīja fantastiskus apgalvojumus par transcendentālās meditācijas spēku un efektivitāti, kas it kā visiem, kas vēlas, dod vispusīgu spēku un iekšēju mieru. Viņš pārliecināja cilvēkus, ka, lai to saņemtu un piedāvām arī vēl mūžīgo glābšanu, vajag katru rītu tikai 20 minūtes meditēt, nepārtraukti atkārtojot savu personīgo, īpaši katram izveidoto iesācēja mantru, slepenais vārds sanskritā, kuru pēc ievada pēdiņās lūkšanas instruktors viņam iečukst ausīm. Šo vārdu nekādā gadījumā nedrīkst nevienam atkārtot, jo tad tas zaudē savu maģisko spēku. Lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, bet miljoni mūsdienīgu, sevi par civilizētiem uzskatošu cilvēku uzķērās uz šīs makšķeres, noguruši no mūsdienu dzīves nepārtrauktā saspringzinājuma un steigas un cerot atbrīvoties no stresa, palielināt radošās spējas un ievērojami paplašināt savu saprātu. Tagad transcendentālās meditācijas piekritējus var satikt it visur. Tie sēž lotosa pozā un meditē gan skolās, gan parkos, gan universitātēs, gan darba vietās un pat saunās. Pasauli jūg prātā. Meklējot gudrību, spēku un mieru visur citur, tikai ne Dievā. Autogēnais. Pašam radīt treniņš. Ir sava veida joga, kas piemērota rietumu pasaulē, un tās saknes stiepjas indiešu meditācijā. Tās pamatlicējs profesors Johannes Šulcs šo metodi skaidro kā pašhipnozi. Nav vajadzīga ārēja iedarbošanās no hipnotizētāja puses. Cilvēks, atrodoties pilnīgā atslābuma stāvoklī, pats sevi ievada hipnotiskā stāvoklī un it kā iegrimst sevī, iztēlē izejot caur dažādām fāzēm, tādām kā miesas fiziskā es padziļināšanu, koncentrētu sevis atslābināšanu un tā tālāk līdz augstākai pakāpei, padziļinātai, personīgai sevis paša pārlūkošanai un nakts ceļojuma tipa tēlainiem pārdzīvojumiem, ar iespējamiem sapņiem un pasakainiem redzējumiem. Ja tajā iedziļinās, tad kļūst skaidra šāda autogēnā treniņa bīstamība, jo jebkura hipnoze atver durvis tumsas spēkiem, un tie sāk valdīt pār nohipnotizēto un vadā to kā paklausīgu bērnu, kur vien tiem ienāk prātā. Grupveida dinamika. Tā ir cilvēku komunicēšanās īpašs veids, kurā atsevišķa personība, zaudējot savu individualitāti, izšķīst grupas masām. Tās dibinātāji ir amerikāņu profesors, psihologs Rodžers un viņa skolnieks Levins. Metodes pamatā ir smalka smadzeņu skalošana.
Bet šīs tā saucamās globālās terapijas mērķis ir caur atsevišķa cilvēka un grupas jūtu un sirdsapziņas pāraudzināšanu izveidot jaunu, ieplānotu, pēdiņās labāku sabiedrību. Savā laikā Ķīnas valdība ar panākumiem šo metodi izmantoja savas tautas pārkvalificēšanām. Grupas dinamika sola cilvēkiem dvēselisko atvieglojumu un atbrīvošanu no visa veida kompleksiem, cerību bezcerīgajiem un nedziedināmās pasaules dziedināšanu. Tās būtība ir šāda. 12 līdz 15 cilvēku grupā viss sākas ar ilgstošu un brīvu viedokļu apmaiņu. Tiek brīvi runāts par materiālām, miesīgām un garīgām problēmām. Sanākušo priekšā tiek atsektas domas, jūtas, emocijas un pat intīmā dzīve. Atverot sirdi un atklājot visiem savas slēptākās lietas. Faktiski cilvēks visas grupas priekšā veic grēksūdzi un noliek sevi visu izskatīšanai un apspriešanai. Tā rīkojoties, viņš it kā atdod savu spēku grupai, bet grupa savu apkopoto spēku viņam. Tādā veidā tiek panākta nepieciešamā vienotība. Lai atbrīvotos no visādiem kompleksiem un sasniegtu pilnīgu uzticēšanos grupas locekļu starpā, tiek izmantotas ne tikai sarunas, bet arī žesti, viennozīmīgi skatieni, mīmika, rokas spiedieni, miesīga saskaršanās, viena otra aptaustīšana tumsā vai ar aizvērtām acīm, izģērbšana, apskāvieni, skūpsti, lai pārvarētu tā saucamos kompleksus, kurus cilvēkam ir devis Dievs kā barjeru, lai varētu ievērot pieklājības normas, saglabātu kauna jūtas, taktiskumu un cieņu pret sevi un citiem. Tādā veidā cilvēks nonāk pilnīgā atkarībā no grupas, kura pie tam iegūst totalitāru raksturu un pilnībā pārņem viņu, laupot brīvo gribu, visāda veida atbildību un vainas sajūtu Dieva priekšā. Tā ir kā savdabīga sagatavošanās antikrista atnākšanai, kuras mērķis ir novest cilvēkus pie kopēja viedokļa, liekt viņiem brīvību domāt un pieņemt personīgus lēmumus. Pie tam cilvēki saņem kaut kādu atbrīvošanu, atvieglojumu un pat sava veida grēksūdzi, taču tās ir tikai psihiskas izmaiņas, kuras ir dvēselē un izpaužas tikai jūtās, bet locekļus arvien vairāk piesaistot grupai, laupot cilvēcisko brīvību un padarot atkarīgus. Šādu grupu vadītāji vai līderi laiku pa laikam sanāk kopā, lai apspriestu dažādus jautājumus un saņemtu jaunas instrukcijas no augstāk stāvošiem treniņu aģentiem. Dzīve parādījusi, ka daudzi no tiem, kas nodarbojušies ar grupas dinamiku, piedzīvojuši nervu sabrukumus, dziļu depresiju, nokļuvuši psihiatriskajās slimnīcās un pat beiguši dzīvi pašnāvībā. Diemžēl jāsaka, ka grupas dinamika vai atsevišķi tās elementi tiek izmantoti biežāk nekā mēs domājam. Kā skumjš piemērs var kalpot ne tikai mūna bēdīgi slavenā Vienotības baznīca, bet arī dažas kristiešu draudzes, kuras pašas sev nemanot, ir pārvērtušās par totalitārām sektām. Ārstēšana ar zāļu tējām, kuras Dievs savā visgudrībā radīja kopā ar pasauli, cilvēkiem bija zināma vienmēr. Tā tika veiksmīgi izmantota dažādu slimību gadījumos. Jau 2000 gadu pirms Kristus dzimšanas, kad ķīnieši par to uzrakstīja savas pirmās grāmatas. Viduslaikos ar zāļu tēju dziedniecību nodarbojās daudzi mūki. Mūsdienās arvien vairāk ārstu un pacientu ķīmisko zāļu vietā labāk izmanto dabīgos ārstniecības līdzekļus. Liekas, ka tas taču ir labi. Tikai nelaime ir tajā,
ka augi tiek vākti un lietoti nevis dabiskā ceļā, bet ar svārsta palīdzību, spiritisko zizli, jaunā mēnesī pie noteikta zvaigžņu stāvokļa, ievērojot saules un mēnesi kalendārus, kā arī izmantojot vārdošanu un noburšanu. Šāds zālīšu vīrs bija katoļu mācītājs Šveicē Kjunzle, kurš uzrakstīja grāmatu Zāle un nezāle. Viņš dziednieciskus augus atrada ar spiritisma žižļa palīdzību. Francijā ar ārstniecības augiem ārstēja Moris Mesigju, kurš bija dziednieks vairākās paudzēs. Strādāja viņš ar svārstu, rīksti un zizli. Tāpēc viņš savus pacientus pakļāva spiritiskai iedarbībai. No 1098. līdz 1179. gadam Vācijā dzīvoja katoļu abate Hildegarde von Bingena, kurā apvienoja reliģiju, spiritisko praksi, mistiku, ārstniecības augu medicīnu, spirituālo psihoterapiju un veselīgu dzīvesveidu. Slēpjoties aiz garīgās pakāpes, San, viņa apgalvoja, ka ir saņēmusi īpašu uzdevumu no Dieva – palīdzēt cilvēkiem viņu problēmās un vajadzībās. Viņas kā dziednieces darbošanās daudzus ievilka okultisma tīklos. Tajā pašā ezotēriskajā virzienā darbojas ļoti populārā Edvarda Baha ziedu terapija, kura sola dvēseles attīrīšanu un dziedināšanu, atbrīvojot to no dažādiem netikumiem. No 20. gadsimta beigām un līdz mūsu dienām Austrijā un Vācijā populāra bija austriete Marija Treben, kura piedzīvojusi daudzus pēdiņās brīnumus savā zāļu sievas praksē un ir izdevusi vairākas mācību grāmatas, arī šajās valstīs ļoti populāro grāmatu Veselība no Dieva aptiekas. Spēju dziedināt cilvēkus viņa mantoja no savas mātes. Viņa pati atzina, ka viņu vada kaut kāds augstāks spēks, un vispirms tā ir Dievmāte, kura it kā parāda ceļu, kad notiek ārstniecisko augu vākšana, uzrādot pareizos augus, kas norāda uz spiritisku iedvešanu, pielietojot viņas piedāvātās receptes. Kā apstiprinājums tam kalpo daudzu cilvēku, kuri pielietojuši Marijas Treben padomus, šaušalīgi pārdzīvojumi pat tad, kad šī grāmata vienkārši atradusies viņu mājās. Kāda ticīga sieviete, kura bija dabūjusi šo grāmatu no paziņām, neko ļaunu nenojaustama, nolēma izmantot tur rakstītos padomus. Taču vēl nepaspējusi to izdarīt, jau pirmajās dienās viņa mājās manīja kaut ko nesaprotamu. Naktīs bija dzirdami klusināti soļi, it kā kāds kāptu pa trepēm augšā un lejā. Tad parādījās dīvainas biedējošas skaņas, kas norādīja uz svešinieka klātbūtni. Kaut nebija neviens redzams, un uz saukšanu neviens neatbildēja. Laiku pa laikam pati ieslēdzās un izslēdzās gaisma. Bez tam šajā visai draudzīgajā ģimenē arvien biežāk notika strīdi un skandāli. Tā kā viņai radās aizdomas par kaut ko nelabu, grāmata tika atdota atpakaļ cilvēkiem, taču visas skaņas un nepatikšanas beidzās tikai tad, kad sieviete nožēloja grēkus un atteicās no visiem ļaunajiem spēkiem, kas viņu vajāja. Dažās rietumu valstīs, sevišķi Vācijā, lielu popularitāti un izplatību guvusi Šuslera bioķīmija. Viņas pamatlicējs Vilhelms Henriks Šuslers no sākuma bija homeopātijas cienītājs. Vēlāk viņš radīja Šuslera sastāvu, kas saturēja 12 dažādus sāļus. Tas tika nosaukts par fizioloģiski darbojošos ķīmisku līdzekli, kas domāts cilvēkiem, kuru organismā trūkst kāds no minerāliem.
Tas tiek izlaists zemās homeopātiskās devās tablešu un ziežu veidā, šķaidīts D6 un D12. Diemžēl daudzi ticīgie, nedomājot neko sliktu, aptiekās tos labprāt pērk. Homeopātijas radītājs, izgudrotājs ir vācu ārsts Samuels Hahnemans, kurš dzīvoja no 1755. līdz 1843. gadam, kurš bija okultists, spiritists un masons. Viņš apgalvoja, ka homeopātiju ir saņēmis caur nezemisko spēku atklāsmi. Visas tās galvenās domas un nolikumi ir pamatoti mācībā par mikro un makrokosmosu. Pret Dievu Hahnemans vienmēr ir attiecies naidīgi, nosaucot viņu par pirmo un galveno fantazētāju. Viņa spirituālisms izpaužas apgalvojumā, ka jebkādā matērijā, arī ārstniecības augos, ir gars, bet tas absolūti ir pretrunā ar Bībeli. Hahnemans bija pārliecināts, ka vairākkārtējas potencēšanas, tas ir atšķaidīšanas rezultātā, no augu ekstrata izbrīvējas gars. Tātad izpauž vairāk garīgu spēku, pareizāk būtu teikt garu spēka, kuri nosaka ārstniecisko efektu. Šī pieeja tiešā veidā ir redzama homeopātisko preparātu ražošanā. To izgatavošanai tiek ņemti ārstniecības augi, kuri ir ievākti īpašā zvaigžņu un mēnesi stāvoklī. No tiem pagatavo sākuma uzlējumu vai pulveri. No sākuma uzlējuma ņem 10. daļu un atšķaida to ar 10 daļām īpaša homeopātiskā atšķaidītāja. Tad no iegūtā ļoti vājā šķīduma atkal ņem 10. daļu un atkal atšķaida ar tādu pašu atšķaidītāju. Un atkal tiek ņemta 10. daļa un atkal tiek atšķaidīta. Vienlaicīgi ar visu augšminēto šķidrums tiek vairāk kārtīgi pārliets un daudzreiz, 100 un 1000 reižu saskalināts un kratīts kosmisko spēku virzienā. Pulverveidīgās bāzes tiek dalītas mazās porcijās un ilgu laiku berstas. Šāda potencēšana pēc Hahnemana metodes, kurai ir simboliskie apzīmējumi D, C un LM, homeopātijā ir galvenais princips un tiek veikts līdz niecīgi mazām koncentrācijām, kur sākumā paņemtā augu bāze ir norādīta uz etiķetes, bet faktiski tās tur pilnībā nav. Pat ja viszemākajā potencē D2, no tās vēl kaut kas ir saglabājies, tas ir galīgi nepietiekami, lai no tā būtu kāds ārstniecisks efekts. Bet šķaidījumos D10, D12, D23, D24, protams, nav pat smags no sākotnējā ekstrata. Tātad atliek atzīt, ka homeopātisko medikamentu iedarbību rada un nosaka garu klātbūtne, to, kuri tur iemitinājās šķaidīšanas, pārliešanas un kratīšanas procesos. Lai labāk varētu saprast homeopātijas dozes un potences atšķaidījumus, kas uzrādītas klāt pieliktajās instrukcijās, izmantosim salīdzinošu piemēru ar 1 gramu varāmās sāls. Lai iegūtu atšķaidījumu D4, 1 grams sāls ir jāizšķīdina spainī ūdens. D6 vajadzēs lielu cisternu ar ūdeni. D8 būs vajadzīgs liels dīķis. D12 veselas jūras ūdens daudzums. D22 visi ūdeņi, kas ir visās jūrās un okeānos kopā ņemtos. D27 daudzumā, kas atbilst Zemes masai. D34 Saules masām. D50
apjomā, kas līdzinās visuma apjomam. Astronomiski skaitļi, vai ne? Taču, ja ņemam vērā, ka D24 ir vienāds ar 6 dalīts ar 10 23. pakāpē, tad šāds salīdzinājums runā pats par sevi. Taču arī tas vēl nav viss. Ārstu homeopātu literatūrā ir aprakstīti šķaidījumi D200, D1000 un pat D1 miljons. Pilnīgi paradoxāls ir fakts, ka jo vairāk ir atšķaidīts preparāts, jo stiprāka ir tā iedarbība. Pacienti, kuri ir aizrāvušies ar homeopātiju, baidās no augsti potencētiem, jo pēc to lietošanas viņiem sākas nakts murgi. Ilgu laiku homeopātisko līdzekļu iedarbību centās skaidrot ar placebo efektu, kas balstās pašiedvesmā, taču daudzi ar veselo saprātu domājoši mediķi un zinātnieki arvien vairāk sliecas to atzīt par paranormālu, jeb pārdavisku parādību. Homeopātija ir netiešs mesmerisms. Franks Antons Mesmers 1734. līdz 1815. gads bija Hanemana priekšgājējs, medijas un burvestību meistars. Savā laikā viņš veica masveida brīnumainas dziedināšanas caur savas magnētiskās enerģijas nodošanu cilvēkiem. Tad, lūk, ja Mesmērs to darīja pats ar savu klātbūtni, tad Hanemans atrada netiešu veidu, lai nodotu cilvēkiem tā sauktās kosmosa garīgās enerģijas, ļauno garu enerģijas, caur homeopātiskiem līdzekļiem. Nav nekādu šaubu par to, ka homeopātijas saknes ieslēdzas dziļi baltajā un melnajā maģijā. To pašu kosmisko spēku palīdzība cilvēkiem tiek piedāvāta jogas nodarbībās, radiestēzijā, antropozofijā un citās okultās, netradicionālās medicīnas metodēs. Tam nav nekas kopējs ar Dieva spēku. Tā, visu zāļu vidū homeopātiskie līdzekļi ir visbīstamākie. Tie ir kā vilki jēra ādās. Varētu likties, ka pat pats parastākais un neizglītotākais, bet pilnīgi normāls cilvēks nevarētu noticēt, ka līdzekli, kas izgatavots no augu uzlējuma viena piliena un atšķaidīts spainī, vannā, jūrā vai okeānā, var uzskatīt par zālēm. Taču, lai cik dīvaini tas būtu, cilvēki tic. Pie tām ne tikai tie, kas neatzīst Dievu, bet arī daži ticīgie. Viena tāda kristiete, kura patiesā bijībā staigāja tā kunga priekšā, ciešot no dažādām psihosomatiskām slimībām, uzklausot sirsnīgus pēdiņās cilvēkus, vērsās pie homeopāta un ilgu laiku tā ārstējās. Pagāja neilgs laiks, un viņas garīgajā dzīvē iestājās straujš kritums. Nepietika ar to, ka viņa sāka ticēt herēzei. Viņas ģimenes dzīvē sāka notikt nelaimes un traģēdijas. No sākuma briesmīgos apstākļos viens aiz otra gāja bojā abi viņas dēli. Tad nopietni saslima un lielās mokās nomira viņas vīrs. Atlikušais dēls nevēlējās vairs dzīvot ar māti un vecumā atstāja to vienu pašu. Ļoti izmainījās arī sievietes raksturs. Viņu vairs nevarēja pazīt. No sabiedriskas, jaukas, līdzcietīgas viņa kļuva par niknu, noslēgtu un vienmēr ar visu neapmierinātu, tā, ka draugi vairs nevēlējās ar viņu uzturēt kontaktus. Antropozofija. Gudrība, kas nāk no cilvēka, ir mūsdienu teozofijas atzars, kuras pamatlicēja bija spiritiste Elena Blavatska, Ņujorkā, 1875. gadā. Pati antropozofija ir radusies Šveicē.
To 1913. gadā, atdaloties no Teozofijas biedrības, radīja doktors Rudolfs Šteiners, kurš bija masons. Viņam bija gaišreģa spējas, un jau 8 gadu vecumā viņš kontaktējās ar mirušo gariem. Vēlāk viņam izveidojās saikne ar mistisku zālīšu vācēju, kuru viņš sauca par garīgo skolotāju. Kaut arī Rudolfs Šteiners paziņoja, ka ir atdalījies no teozofijas. Antropozofija pēc izcelsmes un satura to ļoti atgādina, kaut tai ir izteiktāka kristietības nokrāsa. Tā cenšas dot cilvēkiem izpratni par viņa cilvēciskās būtības dziļumiem un atmodināt zemapziņā snaudošās okultās spējas. Šajā mācībā ir sajaukti indiešu, gnostiskie, spiritiskie, okultie un kristīgie pasaules uzskati. Antropozofijā labi var manīt jaunā laika idejas, astroloģiju, daoismu un kosmiskos spēkus. Daudzi cilvēki to neapzinoties saskaras ar to caur homeopātiskajiem medikamentiem, kas izgatavoti, izmantojot antropofizisko un teofizisko mācību. Lai izgatavotu antropozofiskos preparātus, ārstniecības augu sēja, vākšana un apstrāde notiek stingri ievērojot mēnesi un saules kalendāru. Brīdī, kad zvaigznes stāv cita pie citas un ir darbības pēdiņās stāvoklī. Vēl tiek ievērots arī garīgo ķēniņu pēdiņās, Jupitera, Saturna un citu stāvoklis. Viņu vidū arī Kristus kā saules ķēniņš, kurš tiek uzskatīts par vienu no dieviem. Ražošanas procesā tiek izmantoti kosmosa spēki, kuri pārvietojas uz preparātiem to īpašajā izgatavošanas procesā. Šāda antropozofiska pieeja izgatavošanā tiek pielietota visos medikamentos, kurus izgatavo vācu firma Veleda, vācu homeopātijas biedrība DHU, farmācijas fabrikas Hīl un Natterman, kā arī daļēji to izmanto ražotāji Medici un Bionorika. Antropozofijas skola nodarbojas ne tikai ar farmāciju, bet arī ar ārstniecisko pedagoģiju, mazu bērnu un skolnieku audzināšanu, atverot speciālas mācību iestādes un bērnu dārzus. Viņiem ir arī savdabīgi veco ļaužu nami un internāti invalīdiem. Eksistē arī sava īpaša veida mūzika, māksla, lauksaimniecība un pat teoloģija ar antropozofisko novirzienu. Akupunktūra, kuras pamatā ir adatu terapija, jau dziļā senatnē tika izmantota ķīniešu medicīnā un ir radusies 3000 gadus pirms Kristus dzimšanas. Tas pamatā ir senās Ķīnas reliģija un filozofija. Akupunktūras prakse balstās uz noslēpumainiem, neredzamiem kanāliem, meridiāniem, kas it kā atrodas zem ādas un apgādā visas ķermeņa daļas ar enerģiju. Saskaņā ar šo uzskatu uz šiem meridiāniem atrodas no 750 līdz 950 punktu. Klasiskā akupunktūra atzīst tikai 380 punktus, kurus caurdur ar adatām, lai līdzsvarotu un atjaunotu slimnieka dzīvības enerģijas līdzsvaru. Šeit vietā būtu piebilst, ka šiem meridiāniem nav nekāda sakara ar nervu sistēmu vai asinsvadiem. Līdz šim mūsdienu medicīna nav atradusi zinātniski pamatotu izskaidrojumu akupunktūras darbībai, taču jau sen ir ievērots, ka ar to pārsvarā ārstē slimības, kurām ir psihisks pamats. Tas apstiprina iespēju par sava veida hipnozi un pašiedvesmu. Ņemot vērā ķīniešu tautas mājņticību un viņu lielo pakļautību okultajiem spēkiem, ir visas iespējas uzskatīt, ka akupunktūra ir budisma, ķīniešu filozofijas, mājņticības
maģijas, alķīmijas, astroloģijas, buršanas, demonoloģijas un šarlatānisma sajaukums. Tādēļ kristiešiem nekādā gadījumā nevajadzētu vērsties pēc palīdzības pie šīs apšaubāmās ārstniecības metodes. Akupresūra. Tā ir ārstēšana, ko veic vienkārši spiežot uz noteiktām ķermeņa daļām vai punktiem ķermenī. Tā pamatojas tajās pašās ķīniešu medicīnas zināšanās, kas ir akupunktūras pamatā, uz meridiāniem, kas pārklāj visu ķermeni. Tās vienkāršuma dēļ to var pielietot jebkurš cilvēks. Tādēļ speciālisti to rekomendē kā sevis paša ārstēšanas metodi, kur nevajag ne medicīniskas zināšanas, ne speciālu izglītību. Ir tikai jāzina uz ķermeņa esošie klasiskie punkti, kas atbilst par to vai citu orgānu un jāspiež uz to ar pirkstu. Taču tas viss izskatās nevainīgi tikai vārdos. Realitātē gan akupunktūras, gan akupresūras saknes iesniedzas maņticībām, kalpošanā mirušo gariem un spiritismā, caur ko neizbēgama ir ļauno garu ietekme. Pēdējās 10 gadēs popularitāti ir guvusi reflektoro zonu masāža kāju pēdām, kur jau izsenis ir praktizējuši okulti saistītie Amerikas indiāņi. To izmanto arī austrumu valstu tautas medicīnā. Saskaņā ar šo mācību dažādas pēdas daļas atbilst noteiktām ķermeņa daļām, tādēļ, masējot noteiktus pēdu punktus, dziednieki it kā iedarbojas uz slimajiem orgāniem. Patiesībā, kā jebkurā roku uzlikšanas imitācijā, cilvēkā ieiet spiritiskais gars, kas ieved okultismā un atkarībās. Pie mūsdienu netradicionālās diagnostikas metodēm pieder pirmkārt diezgan izplatītā acu diagnostika, iridodiagnostika, kuru pareizāk būtu saukt par īpaša veida diagnostisko pareģošanu. Īsto medicīnisko iridodiagnostiku ar lupu un mikroskopu veids ārsts oftalmologs. Skaļi sevi pieteikusī netradicionālā iridodiagnostika ir pamatoti slimību pēdiņās lasīšanā, skatoties uz atsvara vīksneni, pielietojot spiritisko gaišredzību vai kādus citus sātaniskus spēkus. Prakse ir pierādījusi, ka tādi acu diagnosticētāji būtībā ir cilvēki, kuriem ir mediķa spējas, kuri viņa neapjauš, taču viņi savu mākslu pasniedz zem jaunāko zinātnisko atklājumu maskas. Te vietā ir pateikt, ka patologa anatomi, kuri ir veikuši līķa sekciju cilvēkiem, kuri ir ārstējušies pie slaveniem acu diagnosticētājiem, tikai 2% gadījumos uzstādītās diagnozes ir apstiprinājušās, kas faktiski ir tikai nejauša sakritība. Asins kristalogrāfija. Diagnostikas metode, kurā asins piliens tiek izmantots kā burvju spogulis, kurā ārsts pēdiņās redz pacienta slimības. Tādai asins pētīšanai nav nekā kopēja ar parastajām laboratorijas analīzēm un pamatojas spiritismā un gaišredzībā. Psihoanalīze vai dvēseles izpētīšana ir vēl viena jauna pseidozinātniska diagnostikas un ārstēšanas metode. Tā dziļi ietiecas cilvēka zemapziņā, izpēta viņa ilgas, sapņus un seksuālās fantāzijas ar mērķi atrast morāles pārkāpšanas iemeslus un atjaunot mieru un līdzsvaru dvēselē. Šāds diagnostikas un ārstēšanas veids cilvēka dvēseli plaši atver bīstamai okultai ietekmei, kuras sekas ir neparedzamas. Psihometrija ir viens no zīlēšanas paveidiem. Ar tās palīdzību, pēdiņās nosakot priekšmeta garīgo auru, mediji dara zināmus kādus faktus par tā īpašnieku. Tādā veidā
Viņi diagnosticē slimības, meklē pazaudētas lietas, pareģo nākotni. Psihometrija ir pareģošanas veids, ko inspirē dēmoni, un tādēļ nevar būt pieņemama kristietim. Radiestēzija, rīksniecība. Tā ir cilvēka spēja sajust svārstības, kuras it kā izstaro viss, kas eksistē uz zemes. Šādas iespējamās svārstības vai starojumus uztver ar svārsta, metāla vai rīkstes palīdzību. Tie sāk kustēties. Zizlis vai svārsts ir diegos, ķēdītēs, auklās vai matā iekārti gredzeni, vara, stikla, koka, metāla vai akmens gabaliņi, kurus tur virs fotografijām, drēbēm, rokrakstiem, matiem vai citiem slimniekam vai meklējamai personai piederošiem priekšmetiem, kuru mērķis ir noskaidrot viņas slimību vai atrašanās vietu. Ja tiek izmantota rīkste, rīksnieks meklē ūdens atrašanās vietu zemē, kā arī vēl daudz ko citu. Slimību diagnostika, ūdens meklēšana, cilvēku un pazaudētu priekšmetu atklāšana, meklēšana ar svārsta, metāla vai rīkstes palīdzību liecina par spiritiskām spējām. Šādu pēdiņās dāvanu var saņemt superjūtīgi cilvēki, saņemot mantojumā no saviem vecākiem vai citiem senčiem, kuriem bija mediālas, gaišredzības, spiritiskas vai citas sātaniskas spējas un spēki. Bijušajā PSRS, perestroikas laikos, vienlaicīgi ar to varēja novērot ātri veidojošos un plašu izplatību iegūstošu visāda veida psihoterapeiti, dziednieki, ekstrasensi, burvji, magi un jogi, kuri fiziski un veseliski slimiem cilvēkiem solīja ātru un efektīvu palīdzību. Šo pēdiņās supercilvēku ārstnieciskā darbība joprojām vairojas un paplašinās. Pateicoties lielajam emigrācijas vilnim, maģijas un burvestību meistariem plaši atvērās durvis uz Vāciju, Ameriku, Franciju, Angliju, Austrāliju un citām rietumu pasaules valstīm. Šajās valstīs izdotās krievu avīzes un žurnāli ir raibi no aicinošām reklāmām, kas slavē fantastiskās paaudzēs mantotās burvju, magu, ekstrasensu, zīlnieču, čigānu un citu okultisma speciālistu spējas. Tiek solīta dvēseles un miesas dziedināšana, visa veida lāstu noņemšana, ļaunas acs un ļauna vēlējuma noņemšana, ļauno garu izdzīšana, atbrīvošana no alkohola un narkotiku atkarības, labvēlīga ietekmēšana caur fotogrāfijām un uzlādētu ūdeni, krēmiem, smērēm un tam līdzīgi. Rietumos šāds fenomens bija vērojams agrāk, 20. gadsimta 60. gados, kas saistījās ar jaunā laika kustību. Diemžēl uz okultās dziedniecības makšķeres uzķērās ne tikai pasaules cilvēki, bet arī daži ticīgie, kuri veselību grib iegūt par jebkuru cenu. Buršanas grupā ietilpst visas dziedniecības metodes, kas pielieto vārdošanu, maģisku vārdu izteikšanu, pielietojot balto māģiju un dažādas ekstrasensoras manipulācijas, šamanismu, magnetismu, ārstēšanu no attāluma, izmantojot telepātiju, amuletu, talismanu, fetišu, rokasprāģu, kulonu nēsāšana, kas it kā var aizsargāt un labvēlīgi ietekmēt cilvēka organismu. Vārdošanu un maģisku vārdu izteikšanu īpaši plaši izmanto
lai atbrīvotu no kārpām, mieža graudiem, ādas rozes, brukas, zobu sāpēm un tā tālāk. Nav iespējams šo aplūkot pamatīgāk. Šāda veida ārstēšana notiek caur noslēpumainām, iepriekš aprakstītām manipulācijām, vienlaicīgi daudzas reizes atkārtojot burvvārdus, maģisku vārdu izteikšana un lūgšanas, kurām ir maģiska iedarbība. Ļoti bieži tiek izmantoti 3 augstākie vārdi. Simpātija, dziedinātāji izmanto īpaši daudz noslēpumainas formulas, un viņi apgalvo, ka noņem slimību, ņem uz sevi vai pārliek uz citiem cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem un ārējās pasaules priekšmetiem. Diemžēl daudzi cilvēki savas nezināšanas dēļ nošķir melno un balto maģiju, sakot, ka pirmā ir, lai darītu ļaunu, tā tad demoniska, bet otra labu, tā tad ir gaišo garu darbības rezultāts. Tādēļ to izmanto, lai saņemtu dziedināšanu. Patiesībā, baltā maģija ir tikai viltīgs veids, kā sātans piesedz savus ļaunos darbus, kā ir rakstīts Bībelē. Jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli. 2. Korintiešiem 11:14. Baltie magi uzmanības novēršanai izmanto ikonas, Bībeli, krucifiksu un citus reliģijas atribūtus. Tā ir tikai dekorācija, kas novērš uzmanību. Abas maģijas, gan baltā, gan melnā, ir piepildītas ar ļaunumu, un Dievs aizliedz tās abas. Pasniedzot sevi kā kaut ko gaišu un labu, un tādā veidā ievelkot cilvēkus okultismā, labā maģija ir bīstamāka. Tādēļ, ka vēršoties tur pēc palīdzības, cilvēki nokļūst briesmīgā sātana verdzībā. Šamanisms ir vissenākais un negantākais cilvēkiem zināmais dvēseles un miesas dziedniecības veids. Tas ir tieši kontrolēts un vadīts no sātana puses. Tas radās Sibīrijā, Tungusu vidū. Šamanis ir burvis vai dziednieks, kas izmanto zāļu, dziras un vudū. Sens melnās maģijas veids, ko praktizē primitīvas ciltis. Magnetisms vai ārstnieciskā magnetopātija. Tā ir slimnieku ārstēšana ar magnetisku spēku. Magnetizētājs cilvēks, kurš iedarbojas uz slimnieku ar savu magnetisko lauku, nododot to ar glaudīšanu, pieskaršanos ar zīzli un dažādām roku manipulācijām. Šādu dziednieku magnetizētāju magnetiskais starojums īstenībā ir nekas cits, kā ļauno garu spiritiskie spēki, no kuriem viņi saņem visas savas instrukcijas. Ekstrasensorika – dziedināšana ar biolauku. Ir spiritisma paveids vai, precīzāk, viena no tā mūsdienu formām, kas pamatojas paaugstinātas jūtības pielietošanā. Paši ekstrasensi saka, ka viņi kontaktējas ar kosmosu un tādā veidā saņem savu enerģiju, kuru nodod citiem cilvēkiem. Patiesībā, būdami spiritisti un esot tiešā kontaktā ar viņu pasauli, ekstrasensi savieno cilvēku ar ēles spēkiem un tumsas valstību, pašam cilvēkam to nezinot. Un labskanīgie izteicieni, bioenerģētika, energoinformācijas lauks, kosmiskais saprāts vai mūžīgais dzīvības spēks ir tikai labsirdīga maska, kas uzvilkta šaušalīgajai demoniskajai pasaulei, kuru vada sātans, kurš ir melu tēvs. Tādēļ, ja kāds par savu vieglprātību nevēlas maksāt ar okultu atkarību, psihiskiem traucējumiem un apsēstību, lai no ekstrasensiem un ekstrasensorikas turas pa gabalu. Ārstēšana no attāluma ar telepātijas palīdzību, caur vēstulēm,
telefonu sarunām vai atsūtītiem priekšmetiem, mati, fotogrāfijas, apģērbs un citas lietas. Šādos gadījumos diagnostika notiek izmantojot bēgšredzību vai svārstu, bet ārstēšana ir ar okultu un spiritisku spēku izmantošanu. Ārstēšana ar lieldienu ūdeni. Šeit, kā ārstnieciskais līdzeklis, tiek izmantots tekošs ūdens, kas iesmelts lieldienās pirms saules lēkta, kuram tiek piedāvāts dziedniecisks spēks. No brīža, kad ūdens tiek iesmelts līdz mājās atnešanai, nedrīkst nevienu sarunāties. Mājās to salej māla traukos un glabā visu gadu. Tas nemaitājas. To dzer kā līdzekli, kas palīdz visām vainām. Faktiski tā ir tīra burvestība. Cilvēki, cenšoties kļūt veseli, ir gatavi darīt visādas, brīžiem visai dīvainas lietas. Tā skaitā arī tie, kuri sevi sauc par Dieva bērniem. Kādai māsai, kurai bija daudz problēmu ģimenes un laulības dzīvē, jo vīrs bija atkāpies no Dieva. Cita māsa atnesa pēdiņās svēto ūdeni no katoļu baznīcas un ieteica to padruskai pieliet pie vīra ēdiena, apgalvojot, ka pēc tāda ēdiena viņš noteikti kļūs savādāks. Paldies Dievam, ka viņai tas likās aizdomīgi, un tādēļ griezās pie dvēseļu aprūpētāja pēc padoma, un pēc tam viņa no šīs idejas atteicās. Šis stāsts par divām dažādi Dievam ticošajām sievietēm ir tipisks piemērs tam, kā mēs mēdzam viens otram palīdzēt pēdiņās, kas nereti beidzas ar vēl lielākām problēmām, bet tas jau ir citā līmenī. Lūk, kādēļ mums kristiešiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, izmantojot kādus dziednieciskus līdzekļus, ja neesam pilnībā skaidrībā par to spēka avotu. Citādi varam izrādīties vainīgi, ka esam kādu apbalvojuši ar to, kas ne to nav saistīts ar Dieva spēku. Šajā gadījumā runa bija par svēto ūdeni. Interesanti ir tas, ka tā pielietošanas metode precīzi atkārto pieburšanas veidu, ko sievietes mēdz izmantot, lai pieburtu sev mīļoto vīrieti, pievienojot viņa ēdienam vai dzērienam savas menstruālās asinis. Dvēseļa aprūpes sarunās ticīgie bieži uzdod jautājumu sakarā ar urīnterapiju, ārstēšanu ar urīnu, interesējoties, vai tajā nav kas okults. Saskaņā ar medicīnu urīns ir vielmaiņas produkts, kuru izdala nieres un satur sevī organismam nevajadzīgās un pat indīgās vielas. Tādēļ, ja Dievs ir paredzējis, ka urīnam no organisma ir jāizdalās, lai organismu attīrītu, vai tiešām mēs cilvēki esam gudrāki par Dievu, uzskatot, ka tā dzeršana ir veselīga un dziedinoša? Ja ielūkojamies pravieša Jesajas grāmatā 36, 12 līdz 16, tad atradīsim, ka dzert savus mīzelus cilvēkiem nozīmēja būt nelaimīgiem un nosodītiem. Marka evaņģēlijā Jēzus, dodot cilvēkiem dažādas pamācības un paskaidrojumus, starp citiem ir teicis arī, kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. Marka 7:20. Un to var saprast kā tiešā tā pārnestā, garīgā nozīmē. Tātad, pat ja urīnterapija tieši nav saistīta ar okultismu, vienalga, tā nav saskaņā ar Bībeli. Visām netradicionālajām un alternatīvajām ārstniecības metodēm ir raksturīgs tas, ka cilvēks izmanto tās, lai izveseļotos par jebkuru cenu. Viņš vēlas atbrīvoties no slimības, jo tā ir smaga nasta, bet nedomā, vai tas ir saskaņā ar Dieva prātu vai nē. Ja tas kungs kaut kādu iemeslu dēļ nedziedina,
tad cilvēks, to apzinoties vai nē, vēršas pēc palīdzības ne pie kāda cita kā pie Sātana, ar to sakot Dievam. Ja tu nevēlies mani dziedināt, es iešu pie cita. Tādā veidā radītājam tiek mests tieši izaicinājums. Debesu Tēvs vispirms rūpējas par dvēseli un par to, kas tai nāk par labu. Cilvēks vispirms domā par miesu, stipri to pārvērtējot. Sātans, izmantojot šo ļaužu pieeju, veselību un miesu cilvēku acīs paceļ tik augstu, ka tās dēļ viņi ir gatavi upurēt savu dvēseli, savā neprātā liedzotai glābšanu un svētlaimību mūžībā. Mēs visi zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Romiešiem 8:28. Taču parasti tas cilvēkus neapmierina. Neviens nevēlas savas slimības pacietīgi panest, bet cenšas par katru cenu tikt no tām vaļā, nedomājot par sekām. Un Sātans laipni atļauj sevi izmantot, bet par savu palīdzību, kas dota miesai, pieprasa cenu, kas ir nesamērīgi augsta – mūsu dvēseli. Cilvēkiem, kuri ir bijuši pakļauti alternatīvās medicīnas ietekmei, kā arī visāda veida apvārdošanai, maģiskiem vārdiem, lāstiem, ekstrasensorām manipulācijām, burvestībām, brīnumdarīšanām, baltajai maģijai un tā tālāk, kā sekas mēdz būt baiļu un neizskaidrojamu šausmu lēkmes. Viņi redz briesmīgus tēlus, kuri tiem seko. Viņiem rodas nepatīkamas uzmācīgas idejas, tieksme uz alkoholismu, narkomāniju un dažādiem seksuāliem grēkiem. Viņiem ļoti raksturīga ir Dieva nepieņemšana, nevēlēšanās lasīt Bībeli un lūgt. Viņus nomoka zaimu pilnas domas, un viņus vajā lāsti. Viņiem bieži ir depresijas un nervu sabrukumi, bieži ir domas par pašnāvību. Cilvēki, kuri ir izciedināti ar buršanas palīdzību, savā raksturā ir ļauni, aizkaitināmi, viegli kļūst nikni, agresīvi, nespēj sadzīvot, naidīgi pret Dievu un ticīgajiem. Viņos bieži attīstās pretestība pret visu dievišķo. Tā nu veselība, kas iegūta izaicinot un pretojoties Dievam, kļūst cilvēkam par briesmīgām dvēseles mokām uz zemes un bojā eju mūžībām. Tādēļ, ja kāds ir nokļuvis šajos tīklos, nekavējoties jāpiesauc Jēzus asinis, jānožēlo grēki, grēksūdzes lūgšanā jāatsakās no visiem okultajiem spēkiem un turpmāk jāseko tam kungam.